Labdien, esmu Edmunds un šis ir mājas darbs mācību priekšmetā civilā aizsardzība tēma katastrofas. Manis izvēlētais notikums nav gluži katastrofa, bet tas lika aizdomāties daudziem valsts vīriem un arī tādām organizācijām kā NASA par to, vai vispār civilizācija var kaut ko darīt, lai, ja ne novērstu, tad vismaz paredzētu šāda veida notikumus, kas var izvērsties globālās katastrofās. Pēkšņi pavīd spoža gaisma, nezināms lidojošs objekts, sprādziens. No trieciena viļņa ēkām izbirst logi, cilvēki gūst savainojumus. Kas notika? Kāpēc notika? Ko darīt tālāk? Šīs sajūtas todien piedzīvoja Čeļabinskas apgabala iedzīvotājus. Izbiruši logi, kā arī pazuduši mobīlie sakari. Tātad nav palīdzības. Tāpat notikušā atsaliecīgi stāsta, sprādziens atgādinājis gan zemestrīci, gan pērkona dārdus reizē. Čeļabinskā eksplodēja meteorīts. Ziņas acu mirklīgi pāršalca visu pasauli. Interneta vidē ļoti ātri parādījās daudz atsaliecinieku piedzīvotais, viņu video, fotogrāfijas un stāsti. Eksplodējošais meteorīts un sprādziena vilnis radīja būtiskus postījumus. Sagrova vairākas ēkas, lielai daļai māju saplīsēja logu rūtis. Krievijas masu mēdī ziņoja par vairākiem desmitiem cietušo cilvēku, kuri guvuši dažādas traumas. Čeļabinskas pilsētā radusies panika. Tika uzsākta cilvēku evakuācija. Policija, armija un avārijas dienesti sākuši sadarboties ārkārtas situāciju režīmā. Meteorīta masa pirms ieiešanas Zemes orbītā bijusi veselas 10 tonnas. Tā enerģija sasniegusi vairākas kilotonnas, bet ātrums 20 km sekundē. Tā notikušo dabas fenomenu novērtēja Krievijas Zinātņu akadēmijas speciālisti. Savukārt NASA zinātnieki secināja, ka sprāgušā meteorīta sprādziens bijis 30 reizes spēcīgāks nekā uz Hirosimas nomestās atombumbas jauda. Ievainoto un cietušo skaits 2000. 30 reizes pārsniedza uz Hirosimas nomestās atombumbas jaudu. Materiāli radītie zaudējumi aptuveni 20 miljoni. Iesaistīto glābēju skaits 20 000. Krievijas zinātnieki izreikinājuši, ja sprādziens notiktu 10 sekundes vēlāk, tad sprādziena epicentrā būtu ķīmisko ieroču sastāvdaļu rūpnīca. Ja sprādziens notiktu vēl dažas sekundes vēlāk, tad epicentrs atrastos pie ķīmisko ieroču rūpnīcas. Tam sekas ir neprognozējamas. Bet kaut uz mirkli atļausim iedomāties, kas būtu noticis, ja šāds meteorīta sprādziens notiktu kādā no blīvi apdzīvotām teritorijām, piemēram, Ņujorka, Losandželosa, kaut vai Maskava vai Pēterburga, kaut vai mūsu Rīga. Kādas tad būtu sekas tam visām? Katru dienu ar Zemi saduras aptuveni 100 tonnas dažādu kosmisko atlūzu, kas radušās no Saules sistēmas izveidošanās, bet visi sadeg līdz Zemē nemaz nenonākot. Iespēja, ka kāds kosmiskais objekts saduroties ar Zemi izraisīs masu katastrofu, ir pavisam niecīga, bet šāda notikuma potenciālās sekas ir tik traģiskas, ka to vajadzētu uztvert nopietni. Kā apgalvo zinātnieki, lai iznīcinātu mūsu civilizāciju, pietiek ar asteroīdu, kas ir aptuveni kilometru diametrā. Zinātnieki apgalvo arī to, ka ir iespējams izbeigt šādu scenāriju, bet, diemžēl, skaidru atbildi uz šo jautājumu, kā pasargāties, neviens nespēja dot. NASA pašlaik uzrauga aptuveni 95% no lielākajiem kosmiskajiem objektiem, kas atrodas vistuvāk Zemei. Tomēr tā apzinājusi tikai 10% no 10 000 asteroīdiem,
kuru diametrs ir aptuveni 50 metri, un no kuriem jebkurš var nest postošas sekas. Tomēr, kā pierādīja Čļabinskas meteorīts, nav nemaz vajadzīgi tie lielākie izmēri, lai nodarītu lielus postījumus vai pat traģiskas sekas. Tātad briesmas pastāv, ir tikai jautājums, kad un kur.